Svētdienas rītā, 16. augustā, vairāk nekā 800 Ukrainas dronu šķērsoja Krievijas debesis. Un 600 no tiem devās tieši uz Maskavu. Перекинется, я понял, налево. Ну вот я вижу уже 3 блока вот слева. Tas ir lielākais Ukrainas gaisa uzbrukums šogad, un galvenais mērķis nebija militārā bāze. Tas bija lielākais noliktavu komplekss visā Krievijā, kas pilnībā nodega. Ar $1,5 miljardu vērtām precēm iekšā. Taču tas nav pats nopietnākais. Pats Zelenskis brīdināja, ka tas ir tikai iesildīšanās. Šajā video es tev parādīšu plānu, kas slēpjas aiz šiem uzbrukumiem. Plānu, kas nav vērsts uz noliktavām, bet gan uz Krievijas bankām. Un kāpēc nākamās nedēļas varētu mainīt šī kara raksturu? Paskaties uz šiem attēliem. Šī ir Kolodino, 40 km uz dienvidiem no Kremļa. Šī liesmojošā noliktava no viena gala līdz otram ir Vailberijas loģistikas centrs. Ilgu laiku oficiāli lielākais darbojošais noliktavu komplekss visā Krievijā – 250,000 kvadrātmetru. Spēja apstrādāt 2,5 miljonus pasūtījumu dienā. Tagad paskaties uz Krievu, kurš filmē no ceļa malas. Viņš saka: es jau redzu 3 blokus, kas deg, un kā lai to nodzēš? Viņam bija taisnība. Neviens to nenodzēs. Я вижу уже 3 блока вот слева. Ir gandrīz 5 minūšu ilgs ieraksts par šo ugunsgrēku, kas filmēts no augšas, no kādas ēkas. 5 minūtes ieraksta, neviens ugunsdzēsēja auto, neviens ūdens strūkla. Tikai ugunslīnija, kas pārlēc no vienas noliktavas uz otru, līdz pārņēma visu apvārsni. Un paskaties uz šo detaļu. Šīs attēls nāk no automašīnas paneļa kameras ar laika zīmogu ekrāna stūrī. 5:37 no rīta. Dūmi pārvērta rītu par nakti virs federālās šosejas. Un šis cits attēls, dienas skaistākais un biedējošākais, tika uzņemts vairāk nekā 12 stundas pēc uzbrukuma. 12 stundas. Un komplekss joprojām deg ar tādu spēku. Kolodino nebija vienīgais. Pievērsiet uzmanību šim pilsētas novērošanas kameras attēlam. 2 dūmu kolonnas vienā kadrā, vienā laikā, ar datuma zīmogu. Kreisajā pusē esošā nāk no Kolodino. Labajā pusē esošā nāk no Severnoje pie Modedovas. Vēl viens milzīgs loģistikas komplekss ar vairāk nekā 540,000 kvadrātmetru, kuram droni arī trāpīja tajā pašā rītausmā. Viens iedzīvotājs nofilmēja abus ugunsgrēkus ar vienu kameras kustību. Viens katrā horizonta galā. Domoģedovas iekšienē, dienas gaismā, postījumi kļūst acīm redzami. Iegāzies jumts, izliektas sijas, saplēsta siena. Sieviete, kas filmē, to labi rezumē sakot: īsts murgs. Un valsts dienvidos, Rostovas reģionā, vairāk nekā 150 droni trāpīja 3 pilsētām un vienai dzelzceļa stacijai. Krievijas aizsardzības ministrija paziņoja, ka ir iznīcinājusi 822 Ukrainas dronus. Savukārt Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins atzina, ka 600 dronu lidoja galvaspilsētas virzienā. Un TACC, valsts aģentūra, to nosauca par lielāko Ukrainas dronu uzbrukumu kopš gada sākuma. Tagad pievērs uzmanību, jo šeit sākas analīze, kuru tu neatradīsi portālos. Skatiet, neviens nesūta 822 dronus, lai iznīcinātu 2 noliktavus. Sūta 822 dronus, lai piesātinātu pretgaisa aizsardzību. Tas ir, lai pārpūdinātu sistēmu ar vairāk mērķiem nekā tā spēja notriekt. Katra Krievijas zenītraķete maksā veselu bagātību. Katrs Ukrainas drons maksā tikai nelielu daļu no tā. Kad tu piepildi debesis ar lētiem mērķiem, aizsargam ir jāizvēlas, ko aizsargāt. Un tajā naktī Krievijas izvēle kļuva redzama. Pat lielāko noliktavu savā valstī, 40 km attālumā no Kremļa, viņi nespēja aizsargāt. Kāds Podolskas iedzīvotājs ironizēja par situāciju, uzrakstot to savā video. Podolska, labrīt! Cits, filmējot dūmu kolonnu starp 2 ēkām, jautāja:
Kad mēs beidzot varēsim gulēt mierā? Pēc 4,5 gadiem, kad tika dzirdēts, ka karš ir tālu, Maskavas apgabals pamodās zem melna mākoņa. Bet tad rodas acīm redzams jautājums. Kāpēc Ukraina tērē dronus uz e-komercijas noliktavu, nevis uz tanku rūpnīcu? Un atbilde? Tas ir gudrākais plāns šajā kara posmā. Šī ir Wildberries. Viņa ir kā Krievijas Amazon, un tas nav pārspīlējums. Saskaņā ar presē minētajiem datiem, Wildberries un Ozon, abas lielākās valsts e-komercijas platformas, kopā apgroza summu, kas atbilst 8,5% no Krievijas IKP, gandrīz 10. daļu no visas valsts ekonomikas. Un tās nodarbina 4 miljonus cilvēku, vairāk nekā 5% no visas Krievijas darba spēka. Kad šāda noliktava nodeg, pelnos pārvēršas ne tikai preces. Tas nozīmē mazo pārdevēju bankrotu, piegāžu kavēšanos visā valstī, inflāciju. Un parastais krievs izjūt karu savā makā. Tajā pašā dienas beigās kāds autovadītājs tajā pašā maršrutā nofilmēja Domoģedovo dūmus pie apvāršņa un 100 metru garu rindu pie reģiona degvielas uzpildes stacijas. Un pirms kāds pasaka, ka Ukraina uzbrukusi civilam un nevainīgam mērķim, paskatieties uz šo detaļu. Pašā Wildberries vietnē bija oficiāla kategorija ar nosaukumu Viss speciālajai militārajai operācijai. Tieši tā, Krievijas Amazon atklāti pārdeva FPV dronus. Meizi, kameras vadīti uzbrukuma droni, kas dominē frontē, optiskās šķiedras vadi militāriem droniem, balistiskās vestes un ķiveres. Tieši tas pats aprīkojums, kas nogalina Ukraiņas frontes līnijā, ar ātru piegādi. Uzņēmums noliedz, ka piegādā armijai. Taču šī kategorija bija dokumentēta uzņēmuma mājaslapā līdz pat augusta sākumam. Ukraina šo mērķi neizvēlējās nejauši. Wildberries pati pieteicās. Un tas, kas notika svētdien, nebija atsevišķs gadījums. Tas bija jaunākais posms metodiskā kampaņā. Kopš 18. jūlija Ukraina jau ir uzbrukusi vairāk nekā 20 uzņēmuma objektiem visā Krievijas teritorijā. CNN neatkarīgi apstiprināja, ka attēli patiešām ir no Koļedino. Un CNN rezumēja šīs kampaņas mērķi – ienest karu parasto Krievu mājās un padarīt katru kara dienu dārgāku Krievijas valdībai. Šie attēli, piemēram, ir no Baškortostānas, vairāk nekā 1200 km attālumā no Maskavas, otrā Volgas upes pusē. Kampaņa skāra visu valsti. Un tas nebija tikai dronu uzbrukums. Augustā Ukrainas militārās izlūkošanas hakeri sagrāva uzņēmuma digitālo infrastruktūru. Maksājumi tika apturēti. Klientu apkalpošana pārstāja darboties. Un rezultāts skaitļos rāda, ka tas darbojas. Saskaņā ar Ukrainas aizsardzības ministrijas datiem, pēc Koļedino krišanas 7 no 10 lielākajiem Wildberries izplatīšanas centriem ir pārtraukuši darbību. Uzņēmums jau ir zaudējis vairāk nekā 1 miljonu kvadrātmetru noliktavu. Apgrozījums ir samazinājies aptuveni par ceturdaļu. Un zaudējumi tiek lēsti jau gandrīz $12 miljardu apmērā. Taču preču iznīcināšana ir tikai problēmas virspuse. Patisais plāns ir vērsts uz ko citu – bankām. Un tieši šeit lietas kļūst nopietnas. Uzbrukuma rītā – Firepoint. Ukrainas dronu ražotājs, kura droni tika izmantoti operācijā, publicēja sekojošo. Labrīt visiem, izņemot Wildberries Koļedino, un uzņēmums uzņēmās atbildību par notikušo. Uzbrukumā tika izmantots FP1, drons, ko pati kompānija ražo. Dažas nedēļas iepriekš uzņēmuma līdzdibinātājs Denis Stīlermans bija izskaidrojis loģiku. Pēc viņa teiktā, Wildberries ir lielākais kredītņēmējs visā Krievijā. Citiem vārdiem sakot, uzņēmums, kuram ir vislielākās parāda saistības pret bankām valstī. Uzņēmums izauga pateicoties milzīgiem aizdevumiem, no kuriem liela daļa tika ņemta no VTB bankas, otra lielākā banka valstī, ko kontrolē valsts. Un tad matemātika kļūst biedējoša Krievijas valdībai.
Ja Wildberries bankrotē, tā nekrīt viena pati. Pēc Stillermana domām, sabrukums aizrautu līdz bankas, kas to finansēja, tostarp pašu VTB. Padomā par domino efektu, ko tas rada. Lēts drons iznīcina noliktavu. Iznīcinātā noliktava pārvēršas neatmaksātā parādā. Parāds skar banku. Banka ir valsts īpašumā. Un Krievijas valsts, jau asiņojot no sankcijām un kara izdevumiem, būtu spiesta glābt sistēmu. Manā skatījumā mēs esam liecinieki kaut kam nebijušam. Mēģinājumam sagraut ienaidnieka valsti ar kredīta palīdzību. Tā ir tikai teorija. Taču nākamie mēneši apstiprinās, vai tā tas patiešām ir, un galvenokārt, vai tas darbojas. Taču nevar noliegt, ka izvēlētie mērķi ir pārāk loģiski, lai tā būtu tikai sagadīšanās. Un tagad es tev esmu parādā atbildi uz to noslēpumu pašā sākumā. Ļauj man pateikt kaut ko, kas tevi samulsinās. Wildberries, šis uzņēmums, kas tagad ir uzbrukumu mērķis, zināja, ka Koledino tiks uzbrukts. Jā, viņi to zināja. Galu galā tas bija viens no 2 lielākajiem uzņēmuma noliktavu kompleksiem, un otrs, Elektrostalā, jau bija pārvērties pelnos jūlijā. 7 no 10 lielākajiem izplatīšanas centriem jau bija krituši. Tas bija tikai dienu jautājums, un pat tad Koledino nodega pilns ar precēm. Aptuveni $1,5 miljārda vērtībā preču pēc analītiķu aplēsēm. Tagad nāk jautājums. Kāpēc? Un pirms atbildes izdari sekojošo. Abonē kanālu un ieslēdz zvaniņu. Jo šim stāstam katru nedēļu būs jauna nodaļa, un mēs būsim šeit, lai tevi informētu. Tad kāpēc viņi to neiztukšoja? Nu, būsim godīgi. Neviens no malas to droši nezina. Bet es tev pastāstīšu iespējamās versijas. Bet atceries, tās ir tikai iespējamās versijas. Pirmā no tām ir fiziskā neiespējamība. Tas ir tāpēc, ka noliktava, kas apstrādā 2,5 miljonus pasūtījumu dienā, neiztukšojas 1 nedēļas laikā. Jo īpaši, ja arī pārējās lielās noliktavas ir kļuvušas par pelēkām drupām. Otrā var būt kaut kas vienkāršs, piemēram, noliegums. Padomā. Evakuācija nozīmētu publiski atzīt, ka Krievijas pretgaisa aizsardzība neaizsargā pat Maskavas reģionu. Un pēdējā ir paļaušanās uz apdrošināšanu. Bet te ir problēma. Pēc Krievijas preses aptaujāto speciālistu domām, apdrošināšana visticamāk nespēs sekt izmaksas. Lai kāda būtu atbilde, aina ir tāda pati. Valsts ir pārāk liela, lai to varētu iztuksot laikus, pārāk vāja, lai aizsargātu savas debesis, un pārāk lepna, lai atzītu kaut vienu no šīm lietām. Šī ir Krievija 2026. gada augustā. Un ja tu domā, ka svētdiena bija šīs kampaņas kulminācija, tad tu neesi dzirdējis, ko Zeļenskis ir teicis. Viņš brīdināja, ka tas bija tikai iesildīšanās. Dienu pirms lielā uzbrukuma Zeļenskis apstiprināja vēl vienu triecienu. Šoreiz galvenie varoņi bija Ukrainā ražotās Flamingo raķetes, kas trāpīja progresa centram Samars reģionā. Tā ir viena no galvenajām Roskosmos uzņēmumiem, Krievijas kosmosa aģentūra, 900 km no robežas. Paskaties uz šiem attēliem. Ugunsbumba nakts vidū, un no rīta melni dūmi ceļas aiz ēkas, kur atrodas objekts. Dažas dienas iepriekš Ukraina bija apstiprinājusi uzbrukumu naftas rūpniecībai Tobolskā. Un Tobolskā atrodas Sibīrijā. Un ģenerālštāba sanāksmē ar ieroču ražotājiem Volodimirs Zelenskis publiski deva pavēli. Viņš pavēlēja paplašināt tālas darbības uzbrukumu ģeogrāfiju. Tas nozīmē uzbrukt tālāk un vairākās vietās. Un viņš parakstīja 3 gadu līgumus ar ražotājiem. Tā nav vienkārši atriebība. Tā ir plānota industriāla kampaņa ar noteiktu grafiku un budžetu. Un Amerikas Savienotās valstis to zina, kopā ar Zelenski pats Trumps to publiski atzina. Ukrainas panākumi un tālās darbības uzbrukumi palielina spiedienu uz Putinu panākt vienošanos. Kas mums kļūst skaidrs, ir tas, ka Amerikas valdība šo kampaņu izmanto kā sarunu rīku. Katrs noliktavas ugunsgrēks ir vēl viens arguments sarunu galdā.
Un ko var teikt par Krieviju? Nu, Krievija dara to, ko dara iedzīts ļaundaris. Viņa dubulto likmi. Tajā pašā naktī Krievijas raķetes trāpīja Kijivā. Un paskatieties, kas palicis pāri no tradicionālā Počinas grāmatu tirgus. Grāmatas izkaisītas pa asfaltu, starp drupām un ugunsdzēsējiem. Grāmatu tirgus. Raķetes arī trāpīja lielākajā Ukrainas metalurģijas rūpnīcā Krivirihā. Un dažas dienas iepriekš Ziemeļkorejas piegādātās balistiskās raķetes nogalināja 6 cilvēkus Zaporīžjā. Pats Zelenskis brīdināja, Krievija palielina raķešu ražošanu un gatavojas mobilizēt vēl vairāk cilvēku. Un vai zināt, ko tas nozīmē? Ka Putins negatavojas mieram. Un katra šāda rīcība tikai apstiprina, kāpēc pastāv Ukrainas spiediens un kāpēc tas pieaugs. Un ir vēl kāda detaļa no tās nakts, par kuru gandrīz neviens nav runājis, un tā varētu būt vissmagākā no visām. 4:44 no rīta Rumānijas, NATO valsts, radari konstatēja dronu, kas ienāca valsts gaisa telpā no Moldovas puses. Spānijas F-18 iznīcinātājs, patrulējot aliansei, notrieca mērķi 5:01 minūtē no rīta. Moldova ziņoja, ka ir izsekojusi Shahed tipa dronu uzbrukuma modeli, ko izmanto Krievija. Un NATO militārās pavēlniecības pārstāvis paziņoja, ka drons visticamāk ir Krievijas izcelsmes. Tas bija 4. drons, kas šogad notriekts virs Rumānijas. Un šajā nemierīgajā situācijā, kad abas puses vienas nedēļas laikā paziņo par eskalāciju, iespējas, ka tas ir negadījums, kļūst arvien mazāks. Tātad, es zinu, ka mēs šeit runājām par daudz ko, bet atgriežoties pie manas teorijas par Krievijas sagraušanu ar kredītu, vērosim, vai tuvāko dienu vai nedēļu laikā 3 lielākie Wildberries izplatīšanas centri, kas vēl darbojas, kritīs. Jo, ja tas notiks, šī sabrukuma tēze kļūs vēl spēcīgāka. Un tad iesaistās VTB, tā pati banka, kuras pieminēju iepriekš. Jebkura valsts palīdzības pazīme bankai apstiprina, ka domino kauliņi ir sākuši krist. Sekosim līdzi. Bet neatkarīgi no tā, kas notiks, viena lieta ir skaidra. Šīs karš ir iegājis jaunā fāzē, un tas tiks izšķirts gan bankās, gan frontē. Un mēs sekosim līdzi katrai nodaļai šeit kanālā. Tāpēc abonē tagad un ieslēdz paziņojumus, jo nākamais gājiens var notikt jebkurā naktī. Tiekamies nākamajā video.